Sveiki, mani mīļie klausītāji! Es izlikšu šobrīd tātad taro kāršu un eņģeļu kāršu tātad šo te vēstījumu par to, tātad kas ir sagaidāms laika posmā no 28. teiksim tā, es likšu līdz 1. jūlijam, šīm te 4 dieniņām tikai šobrīd. No 28. līdz 1. jūlijam. Un tātad video beigās es arī izsludināšu tādu kā mazu konkursiņu, var teikt arī, jā. Nu, vairāk tieši tiem, kas uzticīgi klausās šos te manus video. Un tātad piedāvājot iespēju uz nelielu konkursiņu. Tātad sāksim no 28. līdz 1. ko mums vēlas teikt eņģeļi. Tātad no 28. līdz 1. jūlijam, tātad 1. jūliju ieskaitot, no 28. līdz 1. Tā, šī te kāds. Un vēl vienu paņemsim. Tātad, šis te laiks ir, kad īstenībā mums ļoti daudz jāpievērš uzmanību, tātad ir šai savai intuīcijai, šai te savai enerģijai, kur mēs viņu tērējam, kā mēs viņu piepildam, kā mēs viņu atdodam, tā kā, un šis te apmaiņas process, jā, šajās te tātad enerģijās, idejās arī idejās tātad, jā, arī idejas, kādas pie mums atnāk, kurā mēs piegriežam vērību, kurām nē, kuras mēs varbūt uzreiz noraidām. Tātad pārskatīt šo te, un tad izmanto šīs te savas spējas, ja, šīs te, lai, nu, tu izpaustos, lai tu izpaustu savu spēku, lai tu spētu savas idejas, šīs te kārtas savstarpēji īstenībā ļoti labi sadarbojas, lai tu savas idejas spētu pārvērst realitātē, ne tikai savā apziņā un savā domu līmenī, bet lai tu viņas spētu pārnest jau šajā materiālajā pasaulē, ja materiālajā vidē un reālajā vidē, tātad ne tikai atstāt to kā ideju līmenī. Tātad ļoti labs laiks, lai eņģeļi saka uz priekšu, ejam, tātad manifestējam savus arī domas, jā. Tātad, ko mēs ar savām domām, teiksim tā, dosim, teiksim, tā ir arī savu domu raidīšana, teiksim, citiem, ja mēs raidīsim labas domas, mēs tā saņemsim atpakaļ kā bumerangu, ja mēs raidīsim negativitāti, mēs to arī saņemsim atpakaļ. Šis te spoguļošanās un manifestēšana arī vārdiem ļoti skatāmies, kā mēs pielietojam savu enerģiju, savu spēku ar saviem vārdiem. Cenšamies palīdzēt un ar to pozitīvo un mēģināt savā dzīvē pēc iespējas mazāk šajā grūtajā laikā arī izslēgt šo te negatīvo tātad kaut kādu, jā, aspektu. Šis būs no eņģeļu kārtīm, un tagad pastīsimies vēl tās mūsu labās taro kārtas, jā. Taro kārtas. Paskatīsimies tās, ko taro kārtas saka mums no 28. jūnija līdz tātad 1. jūlijam, to ieskaitot. Tātad no 28. līdz 1. jūlijam to ieskaitot. Tātad ļoti pievēršam uzmanību to, cik mēs tiešām esam godīgi, atklāti, bet ne tikai pret citiem, bet arī pret sevi.
to arī, cik mēs esam godīgi pret sevi, pret citiem, vai mēs esam tik godīgi un atklāti, kā mums liekas, jo ļoti daudz cilvēku var saskarties arī ar šo te negodīgu attieksmi pret sevi. Ja mēs parakstam līgumus, iesaku pārlasīt katru mazāko rindiņu, izskatīt, pārskatīt, pārdomāt katru savu lēmumu, lai šis te neiegrieztu, teiksim, pēc tam jums pašiem. Ļoti daudz cilvēku tagad mēģinās tā kā lēnām nostabilizēties, ziniet, nostāties uz tām savām kājām un mēģināt lēnām iet uz priekšu, jā, tātad gan uz saviem mērķiem, gan uz, tātad vēl vienu kārti, jā, tātad, jā, jo ir šis te nogurums, jā, ir šī te pasivitāte ļoti ilgi bijusi, jā, un iespējams mums ir bijuši šie te triecieni, pēc kuriem mēs tagad beidzot tagad celsimies, un tas ir jādara, beidzot ir jāceļās, ir jānostājas uz tām nogām, jāiet uz priekšu, jo tas, kas mūs nenogalina, tas mūs padara tikai stiprākus. Un jebkura mācība, tā ir tāda pat gan mācība, par to ir tās mācības mums nāk dažādas dzīvē. Viņas nāk gan labās, gan pozitīvās, gan netik pozitīvās. Un mums jāiemācās ir pieņemt un pateikt paldies par jebkuru lietu, kas mūsu dzīvē notiek. Ar pateicību mēs varam darīt ļoti liels brīnums. Iespējams ir kaut kādas tikšanās arī, ja tā tad nelielas svinīgas, šis tā laiks jau pats par sevi ir tāds, ja, ļoti iespējams arī ļoti daudz šīs sieviešu kompānijās tikšanās, bet visu ar prātu, ar mēru un tā. Tādā ziņā vēl arī šī te ir ļoti labs laiks, teiksim, būs cilvēki, kas būs ļoti labi jau nostabilizējušies, gan finansiāli, tātad, jā, gan, visādās sfērās un baudīs šo te laiku ar ģimeni, svinēs šo te laiku ar ģimeni, kas būs, ir tāda sajūta, kad ir cilvēki sadalījušies tā kā divās frontēs. Vieni, kas tā kā svinēs un draudzēsies un būs uzplaukums un tātad, jā, labvēlīgas situācijas, tātad atrisinājums un tad ir šī te otra puse, kad ir tāda sajūta, kad visu to es nonesu no kājām, bet ir jāmostās, mēs visi spējam iekāpt šajā te atrisināsies. Tas arī var būt šīs te negatīvās situācijas atrisinājums, kad beidzot jūs piecelsieties, jā, līdz galam un saņemsieties un šīs te iespējams kaut kādas idejas, kas varbūt negāja līdz šim tā, kā jūs vēlētos, varbūt jūs kaut ko mazliet samainīsiet, kaut ko mazliet sagrozīsiet savādāk, un šīs te idejas nonāks līdz labai attīstībai, un tiks atrisināts arī šīs te nepatīkamās konflikta situācijas, jā. Un šīs te lēnām, jo to pašu var redzēt, šo te situāciju, kas mums notiek šobrīd politikā, arī var raksturēt par šo te, kad ir ļoti daudz, kur apakšā ir visādas negodīgas lietas, negodīgi līgumi un visu, un tauta, un visi no tā ir noguruši, bet par spīti visam mēs spējam iet, piecelties, priecāties un paudīt dzīvi, draudzību un to, kas mums ir, un piepildīt šīs mūsu idejas un vairāk domāt par to, mēģināsim domāt vairāk par sevi un ko mēs spējam, bet vienmēr atceramies, ka kad mums vienmēr ir jādomā par sevi un jāliek sev pirmā vietā, bet tas nedrīkst prasīt citu cilvēku dzīves, likteņus, un mēs nevaram iet pāri visiem, jo tas tāpat, ja mums vēlāk atnāk atpakaļ ar šo te enerģiju, ka tieši tāpat izrīkojas ar jums,
Un tāpēc vienmēr padomājam par to, kad ir labi domāt par sevi, bet tas ir jādara veselīgā veidā. Tātad, lai viss tātad būtu kārtībā. Tā, labi, garāk vairāk nerunāsim, tātad nav nemaz tik slikti, tātad ir šī te foršā pamošanās šajā te. Un tagad pastāstīšu par to, kad tie, kas mani klausās tātad, jā, es arī šo te video lieku, kā jūs zināt, gan YouTube kanālā savā, gan šis te tiek ievietots arī manā Fortuna tātad mājaslapā. Un tātad manā Fortuna mājaslapā visu, ko es vēlos, lai jūs izdarat, lai jūs apakšā zem šī video, tātad manā Fortuna mājaslapā, jā, zem šī video apakšā ieliekat komentārā jebkādu, teiksim, novēlējumu sev un pārējiem grupas, tātad biedriem, jā, un tādā veidā 3 pēc nejaušības princips pēc programmas, ja, kuras es izlozēju parasti, pēc nejaušības princips izvēlēšos 3 cilvēciņus, ja, tātad, kuriem tiks dota iespēja, var pastīties manā lapā, kur es iepriekš esmu likusi postu par savām jaunajām šīm te kārtīm, uz tādiem īsiem jautājumiem, īsām atbildēm, jā, tātad viņas ir īsas, bet pilnīgi precīzas, cik es esmu likusi, vienmēr ir tā, kad viņas, ievieš arī savu skaidrību cilvēkam par to, citam tas ir par darba vietu, vai man labāk iet uz to darba vietu, vai tomēr labāk iet uz to darba vietu, un tad tie nebūs tādi dziļās analīzes un apskati, bet tādi īsie jautājumi, un izvēlēšos uz tādiem tātad 3 cilvēkus, kam būs šī te iespēja izpildīt šo. Tātad izloze notiks 1. jūlijā, arī par cik šis te video ir līdz 1. jūlijam, tas ir ceturtdiena. Ceturtdienā arī es noteikti vakarā, pa dienu nē, vēl ļaušu, varbūt kāds vēl piesakās, pēdējā mirklī ļaušu tātad līdz vakaram, vai nu arī tas būs piekdien no rīta, skatīšos, kā man būs klienti un vispārējais, izvēlēšos tātad šos te 3 cilvēciņus no šiem te komentāriem. Un, protams, vēl ir nosacījums, kad jums ir jādalās, jums jāieraksta ir šis te komentārs, novēlējums. Tas var būt īs un konkrēts, var izpausties arī garāk, kāpēc katra izvēles, bet jums ir arī jādalās, jo es skatīšos arī, vai jūs esat dalījies ar šo te video. Labi, paldies jums, nemocīšu jūs vairāk, un tātad tiekamies nākamajā izlikumā, un lai jums super forša šī te nedēļa, un, protams, visa vasariņa. Atā!